rakstu taisīsim klapti dziļāk, jā, šitā redzam visās, jā. Double sense. Ok. Cerams, ka vienīgais. Esiet sveicināti mūsu YouTube kanālā, kas pievērš padomu mantojumam un arī tā atbalstīm mūsdienās. Šodien ar maniem sarunāsies Ulds Tīrons, kurš ir redaktors, režisors, autors, žurnālists, ceļotājs, filozofs, vai vēl kaut ko var pieminēt? Es nezinu, varbūt kaut kāda domājoša vieta. Arī domājoša vieta. Tātad, es sākšu varbūt tādu ļoti plašu jautājumu un cerams, ka arī dabūšu atbildi. Tātad, tu esi ieguvis formālo izglītību padomu laikā. Jā. Un man ir tikai pievērsīsim uzmanību tam vārdam, ko tu pats minēji. Atvainojos to. Tas ir ok? Jā. Ko tu pats minēji, formālo izglītību. Jā. Tieši tā. Un nekādas formālās izglītības nav, jo, ja izglītība ir, tad viņa ir vienīgā, un tā ir vai nu paša izglītība, vai tā, ko tu pats dari ar sevi. Formālā izglītībai nav nekādas nozīme. Jā, bet vienalga tomēr gāja uz universitāti un dabūja grādu un tā tālāk. Mazums, kur es gāju. Es gāju arī uz kopvietēm. Skaidrs. Nu, labi, piemēram, bet atgriezīsimies pie vēl viena aspekta. Pieminēja sev kā tādu domājošu vietu. Un, ja mēs runājam atkal par šiem padomu laikiem, tad man radās iespējas, ka ļoti daudzi domātāji vai tie, kas gribēja domāt, viņi tieši meklē šīs vietas, bet šī vieta bija, piemēram, literatūra, māksla, kino un tam līdzīgi. Un nevis, piemēram, mēģināt iet tāds oficiālāks ceļš. Un pēc tam jau, kad ir šī pārēja, tad arī man radās viedoklis, ka ļoti daudz tie, kas negribēja būt institucionalizēti, arī gāja vairāk uz šo austrumu mācībām, budismu, vai, piemēram, jums arī bija, piemēram, raksti par šamanismu un tam līdzīgi. Vai tā nebija tā vietas meklēšana? Vietas meklēšana es varu raksturot tikai kā tās vietas meklēšana, kurā es varu vai nevaru domāt. Un, Jā, tieši tos runāju. Un, ja gadījumā, piemēram, mani iemet ūdenī un tur galvu pabāstu zem ūdens, tad ir diezgan grūti padomāt. Un tāpēc es izvēlos kaut ko sev piemērotāk. Taču tas neatceļ nekādā veidā to, ka domāšanas vieta ir atkarīga tikai no domātāja disciplīnas un vēlēšanās domāt, un ne no kā cita. Tajā nozīmē, ka, ja es gribu, tad es domāju šeit, tagad, un tas prasa noteiktu disciplīnu vai uzmanību pret savu domu, jo es nerunāju par to, ka es ražošu kādus skaistus vārdus vai teikšu kaut kādas nenormāli interesantas un asprātīgas lietas, bet es domāju par to, ka lūk, es spēju koncentrēties un teikt tā ar tas, ko es tagad daru, kaut kādā ziņā var tikt saukts par domāšanu neatkarīgi no objektiem, par kuriem es domāju. No tā viedokļa, protams, es varētu teikt, ka domāšana par padomju filozofiju arī var kļūt filozofisks objekts tikai tajā nozīmē, ka es to daru šeit un pat labāk, bet nevis pārvēršu par koncepciju tajā vai citā socioloģiskā vai vienalga kādā citā kontekstā. Jā, bet konteksts vispār man neinteresē. Jā, bet, piemēram, es arī pārstāju kaut kādas, tas pašs Mambrits-Rilī raksts, viņš raksta par to, kas ir filozofija, tad viņš mēģina nošķirt šīs divas daļas. Pirmā ir tā konstrukcija, kurā konstruē šīs lietas, piemēram, lasot grāmatas un tam līdzīgi, un tad piepirš, kā viņš saka, ja viss tiek pareizi izdarīts, tad šī domāšana kļūst par šo notikumu, šo piepiršotāju. Un visai tāda ekstātisma, manuprāt, viņa gadījumā. Es nezinu, šeit ir tik daudz dažādu vārdu, notikums, piemēram. Jā. Ir jau apnicis tas notikums, arī teātra izrādēm jābūt notikumiem, un katrai mūsu dzīves iešanai uz to lietu jākļūst par notikumu. Un tam līdzīgi, un man liekas, ka mēs ļoti bezatbildīgi rīkojamies ar vārdiem, kad mēs izmantojam tos, lai mēģinātu par kaut ko domāt. Un no tā viedokļa attiecībā uz Mambrits-Rilī, jā, tā var teikt, kaut gan to notikumu drīzāk
varētu aprakstīt kā situāciju, kurā ir kaut kas izdevies, un šai ziņā es varētu tev piekrist, ka tajā ir kaut kāds mistisks elements, tā ir milzīga sakritība. Piemēram, plaši zināmais piemērs no viņa Prusta lekcijām par to, ka sēž tas Mārsels. Sēž kopā ar brīnišķīgu sievieti, un ir vakariņas un lampu gaisma, un lampu sveču droši. Sveču gaisma, un teorētiski ir viss sagatavots, lai rastos jūtas, un nav nekā pilnīgs tukšums. Un tad ir jautājums, kā tad tā? Es esmu radījis visus apstākļus, lai šīs jūtas rastos. Nav nekā. Un tagad, kā tad to saprast? Acīm redzot, ir kaut kādi nosacījumi, kas lielā mērā nav atkarīgi no mums, kur tas, ko tu sauc par notikumu, gadās. Un šai ziņā viņu var saukt par mistiķi Mamadu Šelī. Bet es pasteikšos notikumiem nedaudz uz priekšu, bet par padomju filozofu gan viņi nevar saukt. Nē, tas padomju laika filozofs tā būtu precīzāk. Es vēlreiz saku, filozofam nav laika. Ja viņš filozofē jebkurā laikā un runā nevis to, kas ir atkarīgs no laika, bet to, kas var sakrist ar to, ko saka Dekarts, vai sakrist ar to, ko saka Kants, vai vienalga kas, vai Platons. Un tas ir vēl viens iemesls, kāpēc ir interesanti lasīt, piemēram, filozofijas vēsturi, jo saprašanas nosacījums, pieņemsim, kāpēc mēs varam iedomāties, ka mēs kaut ko saprotam, lasot Platonu, ir viens. Mēs pieļaujam, ka tas, par ko raksta Platons, ir kaut kādā veidā sasniedzis mūsu pāri šiem laikiem. Pāri šiem laikiem, un mēs atkal atrodamies vietā, kur mēs varam domāt Platona domas, un tam nav nekāda saistība ne ar kompjuteriem, ne ar padomju savienībām, ne ar neatkarīgām Latvijām, ne ar ko tādu. Labi, bet, piemēram, jūsu darbība, piemēram, jūs esat tulkojis Maskavu Gailīšu, kas ir tīri šī padomju pieredze. Bet es esmu tulkojis arī Wittgensteinu, lūdzu. Kāpēc es gribēju tieši par Maskavu Gailīšu, Ļeņina pēdējā eglīti un šādi piemēri, ir tas, ka tā ir literatūra, kas ir it kā pieslēgta noteiktam kontekstam, noteiktam laikam, ar kuru var domāt šo specifisku pieredzi, kas, piemēram, šī ir padomju pieredze, agrīnā vai vēlīna un līdzīgi. Un šajā ziņā tā ir tā literatūras funkcija, kas it kā ļauj domāt, bet tomēr tā ir reizē arī tāda vēsturiski piesaistīta. Gan mani skolotāji filozofi, gan arī mani skolotāji rakstnieki ir drīzāk tādas filozofiskas pieejas pārstāvji, ko mēs varētu saukt par fenomenoloģiju, un viņi ir tie, kuri meklē veidu, kādā veidā neiestikt vārdu nozīmēs, vārdos, kā no tā visa atbrīvoties. Un Jerofejos Benedikts ir varbūt unikāls rakstnieks, nevis tādēļ, ka viņš ir piedzīvojis ārprātīgas dzeršanas periodus un dzīvojis padomju senībā bez pases un bez jebkādas piesaistes, kā zināms, tad drošības dienesti viņu meklēja un vispirms uzskatīja, ka nemaz tāds cilvēks nevar būt, otrkārt nevarēja atrast. Un viņš no šī viedokļa bija arī savā ziņā varbūt brīvs. Bet ne tas ir svarīgākais. Viņa attieksme pret literatūru ir stingri apofātiska vai fenomenoloģiska. Tajā nozīmē, ka viņš nerunā no sevis, neusticās sev kā runājošam, mēs teiktu, autoram, bet mēģina radīt kaut kādu pozīciju, no kuras ir iespējams, kurā precīzāk, nevis no kuras, bet kurā ir iespējams, sauksim to tā, domāt. Piemēram tā. Un tas ir ārkārtīgi dīvains un interesants ceļš, kādu viņš iet. Un tādēļ Jerofejos ir iespējams vairāk filozofs, viņš, protams, smietos par to, bet vairāk filozofs nekā rakstnieks. Man bija viena uzstāšanās Rumānijā, kur es runāju par Mamadu Šelī un Jerofejovu kā tādiem domas brāļiem, ja drīkst tā teikt.
reizēm domā no filozofijas, tad, kad filozofija kļūst par institūtu, kā pat labam, bet ne tikai mēdz pārvietoties arī, kā tu pareizi teici, uz literatūru un uz citām sfērām. Un nav nekas, es tur neredzu neko pazemojošu, ka man tas interesē kino vai teātris vai literatūra arī kā savu veidu filozofiskā mēģinājums domāt. Jā. Jā. Ne, nu, tāpēc arī es teicu par to, kā meklēt dažādi šīs domas telpas, kas tiešām vienalga kādu formāli viņi izskatās. Jā, bet vēl par to telpu mēs varētu mazliet sašaurināt. Es pateicu, varbūt kaut kādu muļķību no tā viedokļa, ko uzreiz galvā atstās par domāšanas vietu, bet es biju domājis drīzāk vietu šeit. Es varu teikt, ka tas ir viss es, kas šeit domā. Viss tas, par ko tu runā, kur es esmu tur piedzimis, audzis, mācījies filozofijas fakultātē padomju laikā, viss tas nav par to šeit, kur es domāju. Un patiesībā sakot, iespējams arī tās reizes tur, ja kādreiz tur man ir nācies domāt, tad arī tās nav par apstākļiem, par laikiem, par visu kaut ko tam līdzīgu. Bet tas nozīmē, ka tāda personiskā biogrāfija neietekmē šo domāšanu. Man personiskā biogrāfija pavisam noteikti ietekmē, tikai es nezinu kā. Drīzāk kā slinkums vai kā kaut kāds nespēja koncentrēties uz to, uz ko vajadzētu koncentrēties, kā kaut kāda klišeja, kā ārkārtīgi viegli ir iekrist vai ieslīdēt kaut kādā klišeja atražošanā un gatavu vārdu pārdošanā. Tad, kad es runāju ar kādiem cilvēkiem, kam es gribu iepatikties, es pazeminu balss tembru, piemēram. Un tas ir tas, kas ir no biogrāfijas, vai kas nāk no kaut kāda. Tas ir tik stulbi, bet es nevaru noliekt, ka tas ir. Vai arī mana ārprātīgā mīlestība pret klejotāju tautām un pret stepēm un tūkstnešiem. Un kas tas ir? Tā ir kaut kāda vēlēšanās, vai pat vēlēšanās, bet kaut kāda sapratne par to, ka viena daļa no mums, no manis, dzīvo man nesniedzamā attālumā, lūk, tur, kur ir kamieļi, dromedāri vai bakterijāni, vienalga, aitas, kur mēs darām kumis un pienu vīnu un klausāmies skumjās stepes dziesmas. Jā, bet arī, ja mēs atgriežamies pie šīs domāšanas, tad domāšana bez šaubām ne tikai vienatnē, bet arī, piemēram, dialogā vai, vairāk cilvēku kopumā. Un tad tieši tas arī man liekas interesanti arī saistībā ar to pašu biogrāfisko momentu, jo mēs atnākam ar dažādām perspektīvām, pateicoties, kam arī ir iespējams bieži vien šis dialogs. Es neesmu pārliecināts, ka es piekritīšu no tā viedokļa, ka domāšana ir pilnīgi atsevišķa cilvēka lieta. Tas, kas notiek starp vairākiem cilvēkiem, ir kaut kāda mēģinājums radīt apstākļus savai domāšanai vienatnē. Varbūt, ka tā to varētu teikt. Sociālās diskusijas un viss kaut kas tam līdzīgs, un to es nesaucu par domāšanu. Tā ir kaut kāda instrumentāla domāšanas pielietošana tiem vai citiem mērķiem. Domāšana ir un paliek, sakojot Platonam, dvēseles nodarbošanās vientulībā, dvēseles saruna pašai ar sevi ir domāšana. Tās ir savu veidu banalitātes, bet, kā teica Breksts, tad novācot banalitātes, mēs tikai neviena gaumi mēs neuzlabosim, mēs tikai filmu sabojāsim. Bet tādā gadījumā, ja domāšana ir dvēseles saruna pašam ar sevi, tad ir jautājums, kā nokļūt līdz šim dialogam. Galvā saruna arī ir noteiktā gramatikā. Saruna ir noteiktā gramatikā, un es domāju, ka tāds varbūt ir iemācīts. Šajā ziņā drīzāk es izmantotu Wittgensteina priekšstatu par cīņu ar valodu. Tas ir mēģinājums izsisties cauri šai runāšanai.
Tā ir runāšanai, kas var būt arī ar sevi. Un tā kā es sev saku, ka es esmu ārkārtīgi nelaimīgs vai arī ārkārtīgi vientuļš, tad man ir jābūt instancei, kas teikt, tā ir pilnīgi neatreflektēta domāšana. Ir nepieciešams radīt instanci, pret kuru šādi izteikumi ir kritiski pārbaudāmi. Tad, kad man jautā, bet kādā valodā jūs domājat? Jūs domājat latviski? Es domāju latviski? Nē, es runāju latviski. Un to varētu teikt, piemēram, un tavu dvēseli, kurā valodā runā dvēseli. Un tad es teiktu, tad mēs varētu teikt tā, ja dvēseli ir tā vieta, kur kaut ko cilvēks jūt, tad, piemēram, es citēju Kantu, tad, piemēram, ja tev sāp kājas īkšķis, kā man tagad, tad tavu dvēseli atrodas tur, es kaut kur jūtu manā kājas īkšķī. Un tad es sarunājos ar to, kas atrodas manā kājas īkšķī. Un iznāk kaut kāds nebeidzams muļķību lauks, no kurām nav iespējas izkļūt. Ir pilnīgi vienalga, dvēselē nav savas valodas. Dvēselē sarunājas citā nozīmē ar to cilvēku, kurš grib, pat ne cilvēku, ar to punktu, kurš grib sarunāties ar to, kurš sarunājas ar savu dvēseli. Vispār visi sākotnējie literārie pieminekļi, bet es negribu norādīt uz kaut kādu arhaisku sākumu, ar kuru viss sākās, bet ir interesanti, ka ļoti daudz no pirmajiem mūsu sasniegušajiem literārajiem pieminekļiem ir dvēseles saruna paši ar sevi. Un varu teikt, nepako citu, jo viņiem bija tik švaka tā pasaule, nebija ne mašīna, ne mūzikas, nekā tā. Tad mēs nonākam kaut kādā vienkārši stulbā runāšanā un neinteresantā antropoloģijā. Tādēļ, tad, kad es runāju par savu, kā domājošas vietas, uzmanību pret domu, tas ir viss. Tur nav valodas, tur nav gramatikas. Ja? Tā gramatika, tikko tā parādās, tā uzreiz, tas nav par to. Ne par to es runāju. Cienībā dvēseli. Es runāju par kaut ko pavisam citu. Kaut gan dvēseli ir šī drīzāk uzmanība. Un runātājs ir tas, kas uzdod jautājumus viņai, vai grib pārliecināties, vai mēs varētu teikt, ka dvēseli ir Platonā, precīzāk Sokrata daimonijs, ja, kurš nesaka neko, ko darīt, kurš neko nesauc vārdā, bet kurš saka, šito tur tu nē, to tu nedari. Un viņš saka, bet man taču ir Dievam jāklausa, un tāpat ar to dvēseli. Nav, atkal, gramatika ir tikai priekš gramatiķiem. Un aizvietot ar valodu vai ar valodas filozofiju. Filozofiešana, tā kā es to saprotu, man neliekas interesanti, sauksim to maigi. Man tas neliekas interesanti, līdz ar to man nav padomju mākslas, padomju literatūras valodas, lai gan es ārkārtīgi mīlu, piemēram, lasīt latviešu literārās valodas vārnīcas un tā, ka daudzsējuma zaļā tā grāmata, jo tur ir tieši piemēri no padomju literatūras. Bet es to lasu kā anekdoti, kā to, kā man patīk, kas notiek valodā, un es to varu uztvert vēl, paldies Dievam, un tas man liekas smieklīgi, jautri, un tādā veidā es atvēlu kalpu. Jā, faktiski sanāk, ka viss rosinās domāšana tā kā ir virslaicīgs, ne ideoloģisks, un es teiktu, gramatisks, kaut kā tā sanāk. Virslaicīgs man nepatīk, bet ja tu lieto izmantojot sengrieķu valodu, tad es teiktu jā. Tas ir, starp citu, bija arī šitajā Abhāzijā. Tur ir, pieņemsim, krieviski ir Larjok vai latviski Kievski, tad viņiem bija Alarjok. Un viņiem visur bija šis klāt, bet tas nenozīmē noliegumu, bet tas nozīmē no lietvērta sākuma. Un tas ir ļoti forši. Jā, es gribētu teikt, ka domāšana ir ne šis, ne tas, ne. Gramatika, tā nav domāšana. Valoda nav. Kas tad ir domāšana?
domāšana ir pilnīgi nepamatotā, pilnīgi ne no kurienes un ne uz kurieni ejoša doma. Jā, okay. Tad es pieļauju, ka mēs ar šo arī varētu beigt. Bet lūdzu, var beigt jebkurā brīdī. Un jābūt gatavam beigt jebkurā brīdī. Jo, principā, es dabūju netiešā veidā atbildes, ko es jautāju, vai padomju filozofs ir filozofs. Es ticamāk, ka nav, ja vien viņš nav nokļuvis tādā absolūti nepadomiskā telpā un piepraši. Viņam ir līdz kaut kāds ārdomas. Nepieraksti man šo atbildi, tādēļ, ka tas ir tas, varbūt tas, ko es sapratu, ko es izvilku ārā. Jā, bet man ir tāda sajūta, ka tu jau pirms šīs sarunas, tev jau bija šis priekšstats, tas, ko tikko atskaņoja. Un tas viss, ko es pateicu, neko īpaši neizmainīja šajā priekšstatā. Un tā mēs katrs paliekam pie savas sarunas ar sevi vientulībā. Es domāju, ka mēs abi neatkarīgi esam domājuši. Jā. Labi, paldies tev.